Viņa dara visu. Mīļo, kad kāds no 7 bērniem saslims, rāja, kad mājās pārnestas sliktas atzīmes, lutina ar garšīgām brokastīm brīvdienās un saņem par to algu. Bet tas nav vienkārši darbs, tā ir misija un upurēšanās. Varbūt tāpēc bērni, lai arī zina, ka tā nav īstā mamma, viņu tā neviļas uzrunā. Šovakar rubrikā Šeit ir darbs meklējam 3 neparastas sievietes, kuras gatavs ziedot savu dzīvi bērniem, kuri noteikti to novērtēs. No SOS ciemata stāsta Laura Vonda. Markus izrādījis tikai 3 no 9 gultām šajā mājā. Šeit dzīvo 7 bērni, viņu SOS mamma, Anita un reizēm nakšņo aukle. Svētdienās, kad mammai brīvdiena, un vēl dažas nedēļas gadā, kad mammai atvaļinājums. Visa pārējā dzīve notiek šeit, SOS ciematā. Tāpēc to par vienkārši darbu nosaukt nevar. Tas ir dzīvesveids. Skatās, kā viņš lūk. Jā. Viss ir kā ikvienā ģimenē. Pankūkas svētdienu rītos, gurķu marinēšana rudenī, lai ietaupītu, budžeta plānošana, kopīga mājas darba pildīšana un kopīga atvaļinājuma. Tad vēl mājas solis. Citreiz jau tā ir, kad vienks sakums aiztaisīt durvis. Tā kā es bērniem parasti saku, viņi sadusmojas, viņi iet savā istabā, aiztaisa durvis un neviens viņus netraucē. Bet tad, kad viņi nokaitina mani, es nevaru aiztaisīt durvis, iet iekšā un sēdēt. Ja? Tad man visu laiku ir. Sadzīve nav vienkārši arī emocionālajā ziņā. Vienā mājā dzīvo bērni no dažādām ģimenēm. Anitas gadījumā no 4. Kad pēc 9. klases bērns no SOS ciemata pārceļas uz jauniešu māju, viņa vietā nāk cits, ar savu dzīves pieredzi un saviem paradumiem. Tad ierastais ģimenes modelis izjūg. Piemēram, Markusam ar Kristēnu arī bija diezgan grūti, jo ienāca Andris un 2 rokas tik ir, abas aizņemtas. Un Andris arī grib pie rokas, ja? Un tad sākās cīņa, bet citreiz pilnīgi lielie bērni, 17, 16 gadīgie, sāk neiet uz skolu, izrāda tādu protestu. Šobrīd SOS ciematā Bauskas pusē ir ļoti vajadzīgas 3 jaunas mammas, kuras spētu tikt galā ar šādiem izaicinājumiem. Mēs gaidām sievietes, kuras ir tā kā nobriedušas, kurām jau ir aiz muguras jau bērni izaudzināti un kuras ir tādas dzīves, gudras. Un tas ir tā kā mūsu mērķis. Parasti ir kaut kāda ilūzija galvā, ka es to gribu darīt, un es gribu bērnam palīdzēt, bet tas nav tik vienkārši. Un tad, kad es esmu reālajā vidē, tad tas ir pavisam savādāk nekā tas no malas izskatās. Sievietes tiek gaidītas arī ar vīriem, ja vien viņiem ir misijas apziņa palīdzēt bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Jo SOS bērni ilgojas arī pēc tētiem. Dažās ģimenēs tādi ir. Tad, kad bija tēta diena bērnu dārzā un kad jāzīmē savs tētis, bet Markus manējais sēž un saka, bet man ir Anita un viss. Viņš nav tā. Un viņš man uzzīmēja rūsā, piezīmēja klāt. Tām sievietēm, kuras jūt aicinājumu darīt šādu darbu, jāsaprot, ka tas nebūs tūlīt. Ceļš līdz SOS mammas statusam ir gadu ilgs atlase, nopietnas mācības un prakse. Bet ceļš uz bērnu sirdīm stipri garāks. Tā ir Santa. Viņa tagad ir jauniešu mājā. Bet tad, kad viņa bija atbraukusi, kad viņa apsveic mani 10. gada jubilejā, un tad viņa man paslīdz šo diplomu, un tas ir vislabākais novērtējums. Laura Vonda, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.